tiks uzreiz cauri, tad viss ir skaidrs, bet ja viņam nāksies pacīnīties ar kādu, viņš Zībergs otrais. Zībergs nevar aizvāc. Jā, Zībergs tomēr ir pirmais un uzreiz tā kā raķeta aizlidoja. Vismaz līdz pirmajam līkumam Maculēvičam izdevās viņu noturēt. Pirmais līkums, protams, izšķir daudz, bet mēs visi ļoti labi redzam to, ka Zīberga auto ir manāmi. Zīberga auto ir manāmi ātrāks. Bet viņš nedaudz nokļūdās, nesaslēdzās un Maculēvičs varbūt aizmugurē. Vai kaupt taurī? Tad citus dienas beigām lēciens šeit trampolinā kļūst aizvien tālāki un tālāki. Tāpēc mums Pirmā informācija patiesa, tad finālam var gatavoties šeit. Tiem, kuriem diemžēl šodien nav paveicies, un B-fināls varētu būt ļoti interesants, jo vairāki favorīti nonākuši B-finālā. Tūlīt pat pēc šī brauciena nākamais būšot B-fināls, tad skatītāji izlos nedaudz krietnes nolīdzinās trasi, un tad mēs būsim gatavi dienas galvenajiem braucieniem. Apsveicam Egīlu Zībergu ar uzvaru šajā braucienā. Ivo Maculēvičs otrajā vietā un trešais ir Kristaps Ašmanis.